Labdien! Šodien uz laukiem braucu ar māsu, Anetu. Un plāns bija paņemt piekabi, aizvest metāllūžņus uz metāllūžņu punktu. Bet tā kā nevienu piekabi mēs neatradām, vedīsim visu mašīnas bagāžniekā. Māšeli iecēla par šoferi. Nu, ūdens ir daudz maz atgriezies. Un ir arī zirņu pākstis. Jē! Kāds būs priecīgs. Kā man tā māsiņa to mašīnu ir nocūkājusi, ej tu nost. Jāizkrāmē mašīna, lai ir tukša. Tā kā nav piekabes, tad tos metālu uznīšus krāmēsim bagažas nodalījumā. Aiziet. Jāpaņem cimdiņu. Tagad jāmēģina šos atlikušos lūžus sabāzt iekšā. Ko lūdzu? Es pabeidzu tā. Tu filmē? Jā, protams. Tiešā? Ak, Dievs. Nav jau tiešraidi, neuztraucies. Es kopējas vāru. Tīrsā jābrauc ir vajag. Bet visi piebāsts vienkārši. Man likās, ka tu teici, ka bulkas jād. Jā, bet es kaut kā jau aizmirstu par tām bulkām. Nu, vat, es tieši pabeidzu. Vai šāds lūžus
smakas gan ir. Tas bija kaut kāds vīri, viņš pat īstenībā strādāja. No, viņu nevajag. Saprotiet, pastiet uz mašīnu. Labi, aizbrauks. Ko saki? Saku aizbrauks vēl kādreiz. Jā. Tas pamēģinās aizpētīt, ne? Jei. Tā kamēr būsim prom pažūs vēl. Tejane. Pirmo reizi dzīvē novāc savus ķepus no telefona. Slati. Pirmo reizi dzīvē vedu nodot metālūžus. Redzēsim, kāda tur tā pirmā pieredze būs. Jā. Zagitis. Komentāri lieki. O, dakšī, kad konserviņi var būt. Tā. Pagaidi. Nu, veiksmīgi tas bleķis ir nodots. Kontā ienāks. Es nezināju. Kontā ienāks kaut kādu 40 nepilnu eiro. Baigi labi. Nu par ātru. Jānomazgā mellumiņš. Nevajag. Man liekas, mums ir jāpēda roļitis. Tavai? Fiksi jāaiziet pēc trimera un jānotīra te viss. Žēl tos pakaus mest ārā, viņi tad diezgan interesanti. Dažādu izmēru. Nu, paglabāšu kādu laiciņu. Nu, es zinu, ka es to nabaga John Deere baigi nomocu dažkārt, lieku nopietnā slodzē viņu, bet, nu, tāds tam senioram te liktenis ir. Pēdējā reizē, kad es viņu pļāvu, nomuka siksna. Tagad doma uzmocīt viņu atpakaļ un atkal pamocīt. Nu, jāielēj nedaudz benzīns un jāmēģina startēt. Un viss. Nu, jābrauc pavizināties.
labi, tas nabaks arī kopš pēdējās asmeņu asināšanas reizes arī ir redzējis pilnībā visu, ko vien savā dzīvē varēja redzēt. Tā kā, nu, nav nekāds skaistais, perfektais pļāviens, bet nu, tā zāle te arī jau bija diezgan kosmiski gara. Labi, ļausim viņam drusku atpūsties, varbūt ar trimeri nopļaušu to atlikušo. Nu, vispār nepretendēja ne uz kādu talantīgākā un apdāvinātākā trimerētāja statusu vai ne, bet beidzot tas laukumiņš ir nopļauts. Vakara noslēgums pie ugunskura. Laikapstākļi neizskatās vislabākie. Laikam jāvelk ārā trimers, jāpapļauj drusciņi. Bet nu vispār solās drīz lietus. Nu. Kā jau iepriekšējā reizē es savu solīju pieķerties tiem džungļiem, pieķēros džungļiem. Vēl nepabeidzu, bet kaut kādam nosacītam finišam tuvojos. Vienīgais trimerim aukla notrūka. Kaut kāds monoauklas režīms. Nu, nezinu, man trimerim mainīt auklu nav mīļākā nodarbe. Nav arī liela tā pieredze šajā jomā. Nu, atpakaļ pie džungļiem. Jautri. Nu, pastāvis kādi maziņi. Nu, piedod apkārt. Otrs. Paņem pacenājies. Vai kur tev pus zini? Nē, es tikko būtu. Nu, paņem apēd. Jūs kliekšana.
Cilvēks jucis laista puķis lietas laikā, bet tas ir ar mēslojumu. Ko vajag, to vajag. Beidza līt lietus, izdomājām, ka jāsakārto tolis otrā sānā. Tur arī tāds bišķiņ nekārtībiņi, tur varētu bišķi sakārtot. Ja jau ārā spīd saule un ir diezgan silti, varbūt man pieslēgt to Parkside dušu. Nu, baigi augstā. Tā jau pašam būs jāpielietot pilnīgi. Lielisks veids, kā atveldzēties. Toču no apsi. Jē, smadzenes sasala. Jē, labais. Nu, šeit es drusciņu nenopļāvu, tāpēc, ka visu laiku bija lietus šodien. Un, kad nebija, tad vairs nebija laiks, tad bija jādara citas lietas. Nu, neko mega daudz jau šoreiz mēs te neizdarījām, bet kaut kas tomēr padarīts ir. Nu, tāds minimums klasiskais. Nu, es domāju, ka pēc kādas nepilnas nedēļas vajadzēs atkal atbraukt uz laukiem. Sievai sāksies atvaļinājums, un tad dosimies šurp. Jā, pa to laiku jāizdomā kaut kādi jauni darbiņi, kaut kādi blēņas. Sveiki! Āna arī saka sveiki.